tad varbūt pajautāt skatītājiem. Skatītāji, jūs esat par Audi R8? Ļaujam ceļam rokas gaisā. Tās pārējais tur. Tā, un tagad, kad viņš klusāks, un kur skatītāji ir par Opelīti? Aņķvaņdrai. Man liekas, ka Audi bija bišķi vairāk jau, bet šeit es atceros, ka bija vienmēr jātais durtiņas, lai... Mēs bija vietā attaisīt vēl, kas būtu normāli cauroši ātrāk izpūst ārā, bet varbūt viņš nav informēts par tādām opcijām. Vai arī netaisās. Varbūt netaisās, jā. Tomēr ir auto gados jau. Un opēdus galu galā. Jā. Nu šitiem gan ir izplēķi parašūti tā sauktie visiem obligāti, te tas ātrums ir iespaidīgs. Un iepriekš mums bija jau arī mašīnas, kurām bija tas pretgaisa celšanās, kā ir purva celšanās. Bet jā, nu šis varētu būt iespaidīgs brauciens. Skatītāji pievēršamies trasei, izbaudām šo braucienu. Opels kādēļ Bjornstjābergs pret Kestutis Gilis ar Audi R8. Šis būs kaut kas episks.